Vēl aktuālais jautājums ir par pietiekamību. Tas, ko mēs redzam pat šobrīd, mēs ar tevi to runājām jau pirms dažām nedēļām, bet mēs šobrīd redzam Eiropā paziņojumus par to, ka aviācijas degvielai ir draudi par to, ka vienkārši nepietiks. Ja? Mēs to runājām iepriekš. Ja? Tas tā kā, es nezinu, tas nāk kādam kā jaunums, vai tam obligāti ir jānāk no kaut kāda oficiālas aģentūras, lai tas tā tiktu apstiprināts, bet nu, tad, kad es to stāstīju, man bija diezgan liela tāda pārliecība no tiem avotiem, ko es skatos, ka varētu tā būt, ka faktiski kaut kādos brīžos būs deficīti, to, ka vienkārši kaut lidojumus atcels, attiecīgi ekonomiskā aktivitāte krītas un tam līdzīgi. Un, ja mēs paskatāmies uz aviācijas degvielas cenām, šī gan ir dati pirms nedēļas, tad tas, ko mēs redzam, nu, izmaiņas pret iepriekšējo gadu ir 120%. Mēs vēl šodien vēlāk mazliet vairāk pieskarsimies aviācijas nozarei Air Baltica kontekstā, bet nu, šīs izmaiņas, tas, jā, nu, tas ir ļoti, ļoti būtiski